Konferenci mēs iesāksim ar prezidenta uzrunu. Vārds Aleksandram Babram. Sveiki, kolēģi! Prieks jūs redzēt šeit visus kopā ar mums. Gribu pateikt jums paldies, ka šodien piedaloties mūsu Latvijas čempionāta preses konferencē. No savas puses gribu ieskicēt varbūt pāris lietas, kas man likās ir pozitīvas. Ir kaut kas arī negatīvs visā šajā mūsu stāstā. Un tad jau kolēģi detalizētāk prezentēs arī pašu čempionātā izpildes kārtību. Un tad ļoti ceru, ka esam īsi konstruktīvi un ātri tiekam galā ar šo pasākumu. Tad sākšu droši vien ar to negatīvo pusē. Kā jūs jau paši droši vien ziniet, ka šobrīd notiek ar sportu. Valsts finansējums, diemžēl, šobrīd nav pietiekoša līmenī, lai nodrošinātu pilnvērtīgi sacensībās. Priekš mums tas ir ļoti liels izaicinājums atrast finansējumu, jo, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo sezonu, neskatoties uz to, ka mums nogriezt dramatiski finansējums, mēs pa lielam neatteicamies no viena pasākuma. Visas sacensības izlasēm, gan vīriešiem, gan sievietēm, gan jaunatnei tika aizvadītas pilnā apjomā. Izkrita varbūt kaut kādu posmu pludmales handbolam, bet tā situācija tiešām ir tāda izaicinoša, es teiktu. Tāpēc varbūt uzreiz atbildot uz jautājumu, kāpēc nenotika varbūt kāds no pasākumiem vai tur, nezinu, izlasēm varbūt saīsināts. Sagatavošanas posms ir bijis pa lielam, mēs dzīvojam tā finansējuma ietvaros, kas šobrīd ir pieejams. Paši jau droši vien ziniet, ka visu sporta veidos tas tiešām priekš mums ir izaicinājums. Bet tas pozitīvais ir vairāk nekā negatīvais, neskatoties uz visu to situāciju. Tāpat es uzskatu, ka mēs esam izdarījuši maksimāli visu, ko varējām šī brīža apstākļos. Gribētu pateikt paldies arī vecajai valdei. Droši vien jau esat dzirdējuši, ziniet, ka mums ir nomainījusies arī valde. Un viss tas darbs, kas pagājušā sezonā tika darīts, tas viennozīmīgi ir nopelns iepriekšējiem kolēģiem. Un bez viņu darba, entuziasma, droši vien to nebūtu iespējams paveikt. Nākamā pozitīva lieta, ka mums sanāca piesaistīt un saņemt atbalstu no mūsu jaunā sponsora. Šo gadu un uz tuvākiem sezoniem būs mums jaunais ģenerāls sponsors Latvijas čempionātam. Par to Justīns droši vien pāris vārdos arī pastāstīs. No savas puses un federācijas vārdā gribu pateikt lielu paldies, jo šobrīd šī brīža finanšu stāvoklī tas mums ir tiešām ļoti liels atbalsts un pa lielam tas ir tas finansējums, dēļ kura mēs arī dzīvojam, ļaus mums izdzīvot, tā var teikt. Jo, ja mēs skatāmies uz kaut kādām citām federācijām, kur jau naudu vāc ziedojumos vai vispār atsakas no turnīriem, tad mēs, citīgi strādājam pie tā, lai maksimāli saglabātu visus pasākumus un pēc skaitā uz turpmākām dienām jūsu atbalsts būs ļoti noteicoši. Mums par to atsevišķi paldies. Runājot par handbolu, kā tādu, par to, kas pagājušajā gadā tika sasniegts, tad droši vien, kā jūs zināt, mēs kā Lucky Losers esam iekļuvuši arī lielai nacionālai izlasei vīriešu tālāk, kurai sāksies novembra sākumā atlasē. Esam vienā grupā ar tādiem grandiem kā Spānija, Serbija un arī Itālija, kas arī būs, atvedīsim uz Latviju arī kādu no top komandām handbolā.
Uzreiz varu pateikt, ka nacionālās izlases spēles mājas vietā tiks mainīta, un turpmāk vismaz uz priekšējām dienām mēs tas mājas spēles aizvadīsim Jelgavā, ko es ļoti ceru, ka mēs ar to dabūsim arī lielāko atbalstītāju skaitu klātienes spēles, un tas spēles arī būs nedaudz citā formātā, bet par to arī kolēģi atsevišķi pastāstīs. Viennozīmīgi arī pozitīva lieta tagad vasaras periodā, kā nostartē U18 un U20 komandas jauniešu. Atsevišķi kolēģi šeit arī ar mums klāt ir, to es arī jūs apsveicu. Tas darbs arī ir padarīts fantastisks, un tas ir pierādījums tam, ka mums ir handbola nākotnē un ka mums ir jāstrādā, lai mēs pēc 3-4 gadi redzam jau jūs lielā izlase, un es domāju, ka rezultāts būs ļoti labs. Tā kā īsumā no manas puses tas droši vien ir viss. Paldies vēlreiz jums par to, ka šodien esat klāt, un tad es došu vārdu jau kolēģiem detalizētāk pastāstīt par. Jā, paldies, es tad pārņemšu štafeti. Paldies, Aleksandrs. Es varbūt arī nedaudz pastāstīšu par šīm galvenajām aktualitātēm. Kā Aleksandrs iepriekš minēja, kā mēs tikai piekrīt, ka slikta ziņas ir, bet to ir būtiski mazāk kā labo ziņu, ja, tad nemainīsim tradīciju, tad sāksim sliktajām ziņām, un tad organismu pāriet uz labajām. Tad jā, tā ir taisnība, kad pat labam mums arī gan mūsu, gan citām federācijām notika diskusijas ar Latvijas Sporta federāciju padomu, ja, tad mēs savstarpēji komunicējam un mēģinam rast šo iespēju būt sadzirdētiem, ja, tad attiecībā ar komunikācijas izglītības ministriju, jo mums neapviena šis veids, šī finansiāls sadalījums, kad joprojām nav skaidri izstrādāta kritērija nākamā gada budžeta saņemšanai, un tad arī kā mēs pie šī budžeta tiekam, līdz ar ko šie problēma jautājumi ir gana daudz, un mēs viņiem te diskusējam un gribētu domāt, ka, pateikt, paldies šai padomē, kas mums var palīdzēt, arī mums būs saklausītiem. Tā kā šis arī viens no mums tādiem topikiem, pie kā mēs pat labi daudz strādājam, tas ir kontekstā vairāk uz nākamo gadu, lai mēs arī jau laicīgi varam plānot mūsu federācijas plānus un šīs aktivitātes, kur mums ir kāds ir tagad un līdz arī turpmāk, kā Aleksandrs minēja, ka mums ir šie galvenie mači gan nacionāla izlasē, gan jaunatnes sacensībām, ka mūsu mērķis ir piedalīties pēc iespējas vairāk un pārstāvēt mūsu valsts ar starptautisku mērogu sacensībās. Bet, tad varbūt pārēsim pie tām labajām ziņām. Tad, pirmkārt jau, kad Aleksandrs minēja, ka mums ir nomainījusies valde, tad, mēs esam trīs, vairāk un mazāk bijušie handbola entuziasti, vai varbūt kāds vēl joprojām ir, tad esam bijuši handbolā dažādos veidos, un es uzskatu, ka pietiekami ilgi, un šīs, manuprāt, tāds ļoti labs dzīvē posms, kad ir savas zināšanas un pieredzi mēs varam izmantot un mēģināt arī šo sporta veidu attīstīt, un tā arī tā ir mūsu katru personiski šī pamatvīzija. Tad ir nākamā slaida. Tad arī pastāstīšu vairāk par aktualitātēm, bet pirms mums ejam pie aktualitātēm, ņemot vērā, ka mainīsies valdes, varētu pastāstīt par īsi, kāds ir mūsu handbola attīstības redzējums turpmākajiem gadiem, un mēs par ko labam gan ar kolēģiem, gan valdē, gan padomē komunicējam, gan ar bijušiem kolēģiem, tad mēs cenšamies šo stafeti pārņemt. Un tā lieta, pie kā tas pamatu uzdevums mums ir radīt handbolu pēc iespējas populārāku sporta veidu Latvijā, šajā reģionā, piesaist pēc iespējas vairāk bērnus, jo tieši bērnu jaunatne ir tas, mūsuprāt, tas atspērienu vieta, par ko mēs varam arī šo sporta veidu ir attīstīt. Un, protams, tad šeit mēs esam daudz un komunicēt gan ar mūsu reģioniem, ar pašvaldībām, ar tām pašvaldībām, kur iespējams handbols iepriekš ir bijis, ja ne prioritārs sporta veids, tad viens no populārākajiem, tad kaut kādu zināmu apstākļu dēļ, tagad ir mazāk bērnu trenējot, bet pēc pēdējiem sarunām šīm pašvaldībām mums ir rodas sajūta, ka mēs esam sadzirdēti, ka viņi labprāt arī redz dažādu veidu aktivitātes, kā piemērs, tas ir gan mini handbols, gan pludmales handbols, kur tad mēs arī šajā starpsezonā varam piesaistīt un pēc iespējas vairāk arī jaunos sportistus vai viņus nodibināt esošos, veidā runāt pēc iespējas vairāk handbolu. Aleksandrs, aizlūdzu vēl atpakaļ, tad es sev pastāstīšu, tad
Protams, tās ir sporta skolas iesaisti, ja, bet mēs saprotam, ka mūsu gadījumā tas, ja mēs piesaistam pēc iespējas vairāk bērns, handbolā esošajā brīdī tas problēma neatrisinās, jo otra problēma, ar ko mēs esam saskāruši, tā ir treneru sporta skolotāju deficīts mūsu valstī. Jā, mēs paši zinām, kā Aleksandrs jau minēja, kas ir šie galvenie iemesli, ja, gan trūkstošais finansējums, gan motivācijām, un tad tas ir tas jautājums, tad kā mēs varam pēc iespējas vairāk piesaistīt šos arī jaunos trenerus. Un tad šīs vienas no pamata aktivitātēm, kā mēs to redzam, tad tas ir šis mini-handbols, ja, par ko arī mūsu šajā gadījumā izglītības ministri mūs labprāt arī atbalsta. Arī līdz gada beigām mums paredzēts 6 mini-handbola posmi dažādos reģionos, tā skaitā reģionos, kur varbūt handbols ir mazāk populārs, bet šī arī ļoti unikāla iespēja mums vairāk par mūsu spēli iepazīstināt un piesaistīt jaunos sensorus, ko mēs arī labprāt izmantojam. Un tas attīstības, tā virsotne, protams, tas mūsu šis profesionālās sports, un par ko man pašam milzīgs gandarījums ir, kad es redzu, ka mums ir iespēja beidzot atdzīvināt vēl vienu profesionālu handbola klubu. Ja, tas man ļoti liels prieks pašam par to, ka Armijas sporta klubs arvien vairāk ir izkristalizējis šīs vajadzības, un kas ir tas ceļš, lai mēs varam atjaunot šo sporta bāzi, kur tad ir mūsu valsts ietvaros ir iespējams trenēties, ja ne profesionāli tuvu tam līmenim, jātiecīgi. Es domāju, ka mums Latvijā nav daudz sporta klubu, kur tu vari trenēties 2 reizes dienā un par to saņemt atalgojumu. Manuprāt, šī tāda unikāla iespēja, un tad arī es arī aicinu pēc iespējas vairāk arī jauniešiem tad izvērtēt šīs attīstības iespējas, kas tad mūsu valstī var tikt nodrošināt. Jā, runājot par nākamo sezonu, tad mēs šeit esam iedalījuši tās pamata lietas, par kurām mēs gribam nedaudz sīkāk pastāstīt. Ja? Tad sākoties Latvijas handbola sezonai, tā teikt, ja? Tad, protams, tas Latvijas čempionāts un Latvijas kauns. Un Latvijas jaunatņu čempionāts, tas jau kā ierast arī, protams, šogad notiksies, par ko vairāk mūsu izlašu sacensību koordinators Edgars pastāstīs. Kā es minēju iepriekš, tad mini-handbols, ja, tad līdz gada beigām mums ir apstiprināts 6 posmi. Ja, tad nākamais posms mums jau notiksies 27. septembrī Salaspilī, ja, tā kā visi interesanti un arī komandu pārstāvi droši esiet aicināti. Pats esmu piedalījies pēdējā posmā Skrīveros un bija tāds ļoti patīkams foršs sajūts, ka tiešām, ka tas ir nevis tāds kā sporta pasākums, tāda forša handbola ballīte un tās emocijas tiešām labas ir, un es gribētu domāt, ka tas arī būtu tāds savā ziņā kā ģimenes dienas pasākums. Tad mums ir tāda jauna aktivitāte, mēs gribam Latvijā ievest kā ziemas pludmales handbols. Jā, tad šis noteikti pasākums mums nav paredzēts organizēt kādā no Rīgas vai Jūrmalas pludmalēm, bet meklēt telpas, kur tad infrastruktūra ļauj to darīt. Mēs esam sazinājušies, precīzāk sakot, mums ir sazinājusies šī ja tā teikt, organizācija, kas organizē Latvijā alternatīvā handbola dažādu veidu sacensības. Pamatā tas ir street handbols. Mēs apspriedam tādu ideju kā par pludmales handbolu ziemas posmā, kas arī kalpot kā regulārā Latvijas čempionāta sezonas pārtraukuma aktivitāte vai ballīte, ja, kur tad notiktu pludmales handbola posms. Ja, tad tur būtu ne tikai spēle, bet arī dažādi veidi aktivitātes, ja, kas saistīts ar handbolu. Tas ir tāds foršs veids, kā arī parādīt to, ka šāda veida spēle ir interesanti, un ņemot vērā to, ka gados ir paredzēts arī iekļaut kā olimpisko sporta veidu, tad šo mēs gribam pēc iespējas vairāk attīstīt. Un tad, protams, pārbaudas spēles izlasēm, ja, tad, kā Aleksandrs minēja, mums tad novembrī sākas jau nacionālās izlases jau pirmā treniņa nometa, kam sekos jau pirmā spēle Serbijā, pēc tam Spānijā, kas mums divas ļoti svarīgas spēles ir, kas ne tikai no handbola attīstības, bet mums arī atspoguļošanas viedokļi, mums tas ir ļoti svarīgi. Un tad attiecīgi ir Baltijas valstu jūra projekts. Šis projekts mums paredz attīstīt handbolu šo valstu reģionā, kas nav attiecināms tikai uz nacionālu izlasi, bet uz jauniešu izlasēm. Attiecīgi, ka mēs organizējam dažādu veidu pārbaudas turnīrus kopā, apspriežam, kā mēs šo sporta veidu savu valstu ietvaros varam popularizēt un savstarpēji sacensties, un kas mums palīdzēs sagatavoties Eiropas čempionu kvalifikācijas ciklā. Un tad, protams, ir Baltijas līga. Baltijas līga arī jau ir sākusies, par to Edgars pāris vārdos arī pastāstīt, bet tad arī prieks, ka arī šajā čempionātā mēs esam pārstāvēts arī šogad 3 komandas ir. Un uz to mums arī liekam lielas cerības un prieks arī par Burņājas par ģimnāziju,
kad arī pārstāv šajā spēlē. Esmu pats savulaik arī spēlējis, es zinu, ko tas nozīmē, kad 16-18 gadīgiem džekiem jāspēlē pret večiem. Es ticu, ka arī šī prakse jums ļoti noderēs un būs labs atspējams punkts sagatavoties U20 Eiropas čempionu fināla turnīrā. Vēl būtiska lieta, arī ziņa, par ko es gribu padalīties, tad mums pirmo reizi Baltijas valstīs notiks Master Coach semināri, tad attiecīgi sākot 2026. gadu visiem nacionālās izlases un jauniešu izlašu treneriem būs nepieciešama nokārtot Master Coach certifikāciju, ko regulēs Eiropas Handbola federācijas noteikumi. Līdz ar ko tad preventīvi mēs jau aicinām jau apgūt šos kursus. Pirmie kursi jau izziņot jau datumi, un pirmais posms sadarbībā, tad šie kursi notiek sadarbībā Baltijas valstu reģioniem, attiecīgi ar Lietuvu, Igauniju un Somiju, koordinē to Somijas kolēģi un izziņot šis pirmais posms, un tas notiksies jau no 1. līdz 6. janvārim nākamā gadā. Otrs posms notiksies Rīgā, kas būs jūlija vidus, un noslēdzošais tas būs Lietuvā. Ir aicināti tad pieteikties visi esošie un potenciālie treneri. Pieteikums par pieteikumu, visa informācija ir atrodama mūsu mājaslapā un var pieteikties jebkura persona, kas ir nokārtojusi C kategorijas handbola treneru certifikāciju un ir sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu. Tā kā šī ir ļoti būtiska informācija, tad vēlreiz sākot 2026. gadu, tad atbilstoši Eiropas Handbola federācijas noteikumiem, šī certifikācija būs obligāta visiem galvenajiem treneriem. Par komunikāciju, kas arī ļoti svarīgs aspekts. Mums saziņa ar mūsu handbola sabiedrību, ar mēdījiem, ar klubiem un iespējams ar mūsu potenciālajiem spēlētājiem. Tad, tie pamatsaziņas veidi, ko mēs esam līdz šim izmantojuši arī turpmāk, mums tas gan Latvijas nacionālā televīzija, kur tiks pārraidīts, mums ir nacionālās izlases spēles, par to mums jau apsvērums ir saņemts un mūsu kolēģi jau strādā pie šī jautājuma realizācijas. Protams, arī TV4 sporta centrs un EHF tiks translēts mūsu visas spēles un arī YouTube. Ņemot vērā to, ka mēs dzīvojam sociālā laikmetā, kad sociāla mēdī ar vien spēcīgāk un iespējams viens otrs jaunietis tādu televīzijas kanālu kā LTV7 ikdienā mazāk skatās un arī varbūt arī TV4, tad mēs ar vien vairāk aktualizējam un meklējam šos veidus, kā komunicēt digitālajos mēdījos, gan Instagram, gan TikTok, gan arī Facebook, un mums šajā kontekstā arī esam domājuši par šo saturu, kas varētu būt šis jaunais saturs, ko mēs varētu radīt, kā mēs varētu pēc iespējas vairāk uzrunāt mūsu šo mērķu auditoriju, būt interaktīvi, tad attiecīgi sadarbībā ar Sinotipu, Viljams Hilu un mūsu federāciju mēs pat labam, mums ir tas diskusija ceļā, esam nonākuši pie jauna podkāsta izveidas. Šis par tā biežums visticamāk tas būs reizi nedēļā vai divreiz mēnesī, kad mēs organizēsim šo podkāstu, kur apspriedīsim dažās ar handbolu saistītas tēmas, tā lai šajā diskusijā var piedalīties ne tikai handbolu lietotājs, bet varbūt arī mājsaimniece vai cilvēks, kurš ir sportā, bet par handbolu nedaudz ir dzirdējis. Notiksies šis raidījums ar 3 vadītājiem, tad attiecīgi viens vadītājs būs handbola funkcionārs vai vadības līmeņi, tad otrs varētu būt handbola spēlētājs un trešais mājsaimniece vai dīvaina eksperts vai kāds izbijušais handbols, un tad mēs apspriežam tas tā pamatdoma radīt dažādas viedokļus un apspriestos un saprast, kas ir, pieņems, kā varbūt noteikts aktivitātes vai kāda rezultāta vienā sporta veidā, kas citā, varbūt kāds cilvēks kaut ko no malas ir dzirdējis un dažādi viedokļu apmaiņa. Pamatā ir doma, ka šis raidījums būs interaktīvs, vairāk ar humoru piesātināts un mazāk varbūt statistikas vēstures, bet vairāk apspriež tieši mūsdienu aktualitātes, mūsdienu varbūt problēmas sportā, kas ir un, protams, aktualitātes par Latvijas čempionātu. Tad atgriežamies pie tām pozitīviem ziņām, tad vēlreiz milzīgs prieks un tiešām mēs ļoti novērtējam mūsu jauniešu izlašu rezultātus. Es tiešām zinu, ka arī cik tas daudz mums nozīmē, gan arī handbola attīstībā, gan turpmāk arī mums handbola attīstībā. Un īpaši man milzīgs prieks par to, ka mums šis komandu kodols joprojām ir saglabājies un viņš
un arī mūsu Latvijas Muņāpura gimnāzijas komandā, un es tiešām ticu, ja mēs spēsim saglabāt šo pludomu, mums netraucēs kaut kā, nezinu, blakus apstākļi, kad arī rezultāts neizpliks arī U20 Eiropas čempionu fināla turnīrā, kur pie šiem U18 džekiem jāpiedalās. Tā kā par to tiešām milzīgs gandarījums ir, un paldies arī gan spēlētājiem, gan treneru korpusam, gan arī federācijas pārstāvjiem, kas bija līdz mums, kas rada visas nepieciešamās iespējas, lai tad pilnvērtīgi varētu trenēties un mūsu valsts arī pārstāvēt. Tā kā tas ir neatsverams mums ieguldījums, ja, un tiešām man ļoti gribētu domāt, ka šie džeki spējas arī noturēt šo latiņu un attīstīt neizpaliks, un pēc 3-4 gadiem tas būs mūsu arī nacionālās izlases kodols. Tā kā jā, es teiktu, tas ir īsumā par tām pamatu lietām, ar ko mēs esam saskārušies starpsezonā. Un ņemot vērā, ka šīs konferences pamat topiks ir tojošais Latvijas virslīgas čempionāts, ja, tad es gribētu dot vārdu Justinam, ja, kad mūs kā Latvijas virslīgas čempionāta vīriešiem mūsu ģenerāls sponsors, ja, tad mūsu pārstāvs. Vēlreiz Justin paldies pirmkārt jau par šo sadarbību, kad spējam rast, tad sadarbību noslēgt uz turpmākajām 3 sezonām, ja, un tad vēl dosim vārdu Justinam. Jā, paldies. Mūsu uzņēmums Sinoptiku sporta bārs ļoti aktīvi atbalsta dažādas līgas, individuālos sportistus, komandas. Mums ir arī bijusi pieredze kā ģenerāla sponsoriem, gan iepriekš sadarbojoties handbola virslīgu, gan atbalstot kā ģenerāla sponsoriem futbola virslīgu. Šobrīd ir arī sadarbība ar galda tenisa virslīgu. Bet tieši runājot par pašu handbola virslīgu, mums šī sadarbība faktiski jau ir sākusies 2015. gadā, kad pirmo reizi parakstījām sadarbības, kā par ģenerāla sadarbības partneru līgumu. Un faktiski tas arī līdz šim brīdim arī ir virzies tālāk. Protams, bija neliels pārtraukums, kas gan vairāk saistīts ar šo Covid periodu, kur bija liela neziņa vairāk kā visai sabiedrībai, gan sporta sabiedrībai, gan mums kā uzņēmumam, tad attiecīgi paņēmām nelielu pauzīti, bet pēc veiksmīgas sarunas nolēmām turpināt šo sadarbību. Kā iepriekš Rolands minēja, šī jaunā sadarbība ir uz nākamajām 3 sezonām, un tad attiecīgi visai handbola saimei un sabiedrībai gribētu novēlēt nākamās 3 sezonas spēlēm spēju apmeklētību lielu interesi un kopumā sabiedrības pastiprinātu popularitāti. Paldies. Tālāk mēs tieši parunāsim par Sinoptiku vīriešu virslīgu un arī par mūsu pārējām sacensībām, Latvijas handbola pirmo līgu un sieviešu virslīgu. Vārds tiek dots Latvijas handbola federācijas sacensību direktoram Edgaram Davidsonam. Labdien, jā. Pazuda mums viss, bet tātad, jā, man liels prieks, kad Sinoptika ir mūsu ģenerāls sponsors uz nākamajiem 3 gadiem, kas nodrošinās mums ne tikai Latvijas čempionātu, bet arī Latvijas kausus pēc mūsu sadarbības, un līdz ar to, man liekas, tas ir ļoti liels pienesums, lai mēs spētu organizēt un arī popularizēt tieši šo virslīgu, lai mēs būtu vairāk redzami gan televīzijā, gan arī sociālajos mēdījos un arī atsvaidzinātu savu identitāti, kā mēs izskatāmies. Tā kā, jā, arī es pateikšu paldies par to. Un, jā. Tātad šī sezona nākamā ir ieskicējusies tā, ka mums ir 6 klubi, kas piedalīsies virslīgā. No mums, man sanāk arī jāsāk ar sliktājām ziņām, bet jā, mums ir viens klubs Salaspils, kas šobrīd neturpinās, bet turpinās pirmajā līgā, un tieši tāpat arī Skrīber un Aizkrauta, viņi turpinās pirmajā līgā. Apstākļi ir dažādi, bet gan finansiāli, gan arī saistībā ar to, kādu spēlētāju sastāvu izdodas nokomplektēt. Bet, jā, tas ir īsumā.
Pieminēja jau arī Baltijas līgu, 3 klubi, Dobels Teneks, Murjēnas sporta ģimnāzija, kā jaunpienācēji un arī ASK. Logo gan viņiem vēl ir ar LSPA, bet oficiālais nosaukums ir ASK Zemesardze RSU, jo Rīgas Stradiņu universitāte ar LSPA apvienojas, līdz ar to ir arī izmaiņas tur organizatoriskajā schēmā. Bet jā, šeit 3 klubi arī piedalās Baltijas līgā, kur jau visi 3 jau ir uzsākuši spēlēt. Tā kā jā, vēl ir atlicis tikai uzsākt Latvijas čempionātu. Varbūt jā, paiesim. Protams, jā, un arī turpina virslīgas čempionātu gan Ogri, gan Vaņoņi, gan Latgols. Prieks, ka gan Ogrei, gan Latgolam ir arī pirmās līgas komandas. Līdz ar to ir jūtams, ka ir arī turpinājums, un šie ilgi pastāvošie klubi arī vēl turpinās ilgi pastāvēt, jo apakšā ir jaunatnes sistēmas un tā tālāk. Protams, arī kā Vaņodē ir jaunatnes sistēma, tomēr mēs gaidām pirmajā līgā dalību. Jā, kaut kā tā. Kas attiecās uz sieviešu virslīgu, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad ir 6 komandas, kur viena no tām ir Latvija 2008 jeb U16 sieviešu izlase, kas piedalīsies regulārajā čempionātā, bet izslēgšanas spēlēs gan neturpinās. Par to es nedaudz vēlāk. Bet jā, tātad arī tur mums ir pārstāvēts principā visi handbola centri, gan Rīga, gan Lūdza, gan Dobele un arī Jēkabpils. Kas tāds zīmīgs, arī šeit ir mums vēl aizvien saglabājies logo LSPA, bet arī šī komanda ir zem RSU, un tā kā jā, principā mums ir jauna universitāte, kas piedalās Latvijas čempionātos. Savukārt, jā, pirmajā līgā es jau pieminēju gan Ogri, gan Dobelei, gan arī Latgolam, kad piedalās jaunatnes komandas, attīstības komandas. Savukārt, jā, Skrīveri no virslīgas dēļ sastāva ir no Skrīveri un Aizkraukla. Dēļ sastāvu izmaiņām ir nolēmuši doties uz pirmo līgu, un arī Salaspils turpinot varbūt ne savu pastāvēšanu virslīgā, bet pirmajā līgā ir arī šie spēlētāji, kas bija gan virslīgā. Viņi arī jau pagājušajā sezonā spēlēja arī pirmajā līgā, līdz ar to viņi nekur kā spēlētāji nepazūd no aprites un ir vēl aizvien cerībā uz atkal nonākšanu vai komandas atjaunošanu virslīgā. Un arī RPI seniori mums ir ilgadēji dalībnieki un ar ļoti labiem rezultātiem. Par izspēles kārtību. Tātad izspēles kārtība visos čempionātos pagājušajā gadā bija mēģinājums to veidot 3 apļos. Tomēr pēc komandas sapulcēm, atsauksmēm un vispārējā tika nolemts, ka tiks tomēr iepriekšējais formāts, arī iepriekšējā Sinotipa handbola virslīgas sadarbībā atjaunot tieši to pašu formātu, kāds mums bija gadus iepriekš. Un līdz ar to 2 apļos spēlēt regulāro čempionātu, savukārt pēc regulārā čempionāta turpināt izslēgšanas spēles. Tā kā mums ir 6 komandas, tad tika nolemts arī, ka pirmās 2 komandas automātiski kvalificējas jau pusfinālu raundam izslēgšanas spēlēs. Savukārt 3., 6. un 4., 5. komanda sacenšās par iekļūšanu pusfinālā. Un tad tālāk jau, protams, spēles pusfināls un fināls spēles par pirmo vietu un otro vietu.
Viss izslēgšanas spēles norisinās līdz 2 uzvarām, jeb iespējamais maksimālais 3 spēles. Ja vēl aizvien ir neizšķirts šajās spēlēs, tad ir izpildi 7 metru sodmetiens. Jā, pirmajā līgā līdzīgi, šeit gan ir 7 komandas, līdz ar to pirms izslēgšanas spēlēm 7. komanda paliek aiz svītras un tieši tāds pats izspēles formāts turpinās arī šeit, līdzīgi kā Sinotipa handbola virslīgā. Jā, savukārt pēc šīm te izslēgšanas spēlēm, jeb pēc pirmās ceturdaļa fināla kārtas, ceturdaļa fināla zaudētāja komandas no Sinotipa virslīgas cīnīsies ar pirmās līgas labākajām komandām. Šeit gan ir viens ķeksīts, kad attīstības klubi šajā gadījumā nepiedalās. Tātad Ogre, Dobele un Latgales juniori nevar piedalīties šajās pārspēlēs, bet šeit ir principā cīņa, lai nodrošinātu vietu. Ja kāds pirmās līgas klubs grib iekļūt virslīgā, tad šis ir formāts, kādā viņi to var panākt, uzvarot. Tātad 5. vieta cīnīsies pret 2. vietu pirmajā līgā, savukārt virslīgas 6. vieta cīnīsies pret 1. komandu pirmās līgas. Jā, sieviešu virslīgā, tātad, kā jau es minēju, ir 6 komandas, kur viena no tām ir mūsu U16 izlase. Līdz ar to U16 izlase nevar cīnīties par vietas izcīņu čempionātā, līdz ar to, principā, pirms viņas nospēlēs regulāro čempionātu un izslēgšanas spēlēs nepiedalīsies. Un 5. vieta savukārt arī šajā gadījumā neturpina cīņu izslēgšanas spēlēs un izcīņa sākās ar pusfināliem. Pusfinālā tātad 1., 4., 2., 3. komanda un arī tieši tas pats stāsts līdz 2 uzvarām un ar visiem pārējiem nosacījumiem, ko jau es minēju. Jā, vēl pirmās spēles ir paredzētas 5. oktobrī, un jā, šobrīd mēs vēl galīgo kalendāru saskaņojam, bet 5. oktobrs ir, kad uzsāksies cīņa, savukārt noslēgums ir plānots, tā kā mums ir maijā, mums ir viens no izlases sabraukumiem, jeb cīņām. Līdz ar to līdz aptuveni 10. maijam ir plānots noslēgt visus čempionātus. Un vēl viens, ko es nepieminēju, kas mums, man liekas, arī nav prezentācijā, bet to mēs izsludināsim atsevišķi, ir Latvijas kausa izcīņa, kas šobrīd ir plānota fināla 4-nieku formātā. Līdzīgi kā mēs vienu gadu Latvijas čempionātu noslēdzam ar fināla 4-nieku, bet šeit Latvijas kausa izcīņa ap februāri būs fināla 4-nieku formātā, un līdz tam būs kvalifikācija, kur principā viena spēle, un vai nu tiek tālāk, vai ne. Un gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē februāra sākumā iespējams, it kā zinām precīzi datumi, bet varbūt labāk vēl ne, un tāpēc jā, būs šāds fināla 4-nieku formāts. Paldies! Tā, tagad mums ir paredzēts neliels pārtraukums, un pēc tam būs otrā daļa par tieši no klubu puses, un varbūt ir kādi jautājumi no mēdīju puses mūsu. Protams, arī komandas.
Jā, Rolanda bija prezentācijā par televīzijām, bija lodziņš TV4 un Sports. Jā. Un tad jautājums, vai ir jau kaut kāda konkrēta vienošanās par kaut spēļu skaitu, ko viņi pārēd, vai izslēgšanas spēlēm, vai tas ir vēl procesā? Pat labi, tas ir sarunu līmenī, tad viņi ir uzrunāti, un mums tas jautājums ir, mums jāizdiskutē līdz galam, mums jāspēr šis spēļu grafiks ir, lai viņi nepārklājās, ka viņiem ir citas iestrādās šajā grafikā, līdz ar ko mums stingrs apskanājums nav dots, bet mēs esam uzskaitījuši kā vienu no partneriem, kur varētu pārēdot šīs spēles, un vairāk mums pat labi sarunu. Es domāju, tas kaut kādā tuvākajā, es gribēju domāt, ka oktobra vidum ir mums skaidrība par to. Jā, piedodies, es varbūt ātrijai pastāstīšu, bet ja mēs runājam vēlreiz par šo spēļu pārraidīšanu, vai kas ir tas veids, kā mums varam atspoguļot tieši handbolu, tad tieši arī tā podkāstu ietvaros, tad mums ir vairāk, par to mēs esam domājuši, kad mums ir, piemēram, šīs spēles ir bijušas filmēs, kas mums ir, ko mums prasē no klubu pārstāvjiem, šis pieprasījums ir, un attiecībā par šī spēļu ierakstu mēs arī vairāk izmantosim, kad izstrādāsim kaut kāds moments, kas arī var kalpot kā arī tāds saziņas veids tieši handbols varbūt. Jā, un es gribēju papildināt arī par to vienošanos. Šobrīd tā saruna un arī kāpēc vēl nav finalizēts šis kalendārs ir par to, lai mēs iepriekšējā gadā problemātika, kad mums ļoti daudz spēles pārklājās ar citām sporta spēlēm, un līdz ar to nebija iespēja pārraidīt tiešraidē tikai ierakstos, un līdz ar to mēs mēģinām saskaņot tā, lai mums nebūtu problēma situācija atkal ar to pašu, kad vienā laikā ir spēles un, diemžēl, nedabonam ēterlaiku. Nu, tas varbūt vairāk attiektos pēc tam uz klubiem, ko būs sava, bet man viena lieta nav skaidra. Te daudz tika runāts par to, ka vajag pēc iespējas vairāk attīstīt sporta, vajag pēc iespējas vairāk popularizēt, pašvaldības iesaistīt, pēc iespējas vairāk runāt par to, rādīt un tā tālāk. Tie pašā laikā regulārajā čempionātā vislīgā 7 mēnešu laikā 10 spēļu kārtas. Paskaidrojiet, kā tas iet kopā? Tā, Edgar, tu bija vairāk komunikācija. 10 spēļu kārtas vislīgas čempionātā, tas ir, piedodiet, tas pat nav absurds. Es nevaru nosaukt nevienu sporta spēli, nevienā valstī, nevienā sporta spēlē, kur būtu tāds regulārais čempionāts. 10 spēles, ko man saka, ka gatavojoties sezonai dažreiz. Bet mums drīz nosakam čempionu 10 spēļu kārtās. Kā? Es to nesaprotu. Tas ir labs jautājums, jo par šo arī daudz komunicēs tieši klubu pārstāvjiem. Jā, mums bija dažādas sarunas gan par izpētes kārtībām, gan arī kā virzīties uz priekšu. Un tas, kas bija ļoti daudz pieprasījums, bija par to, ka ir nepieciešams izslēgšanas spēles. Un šajā gadījumā, jā, droši vien skatoties no dažādiem aspektiem, gan finansiāliem, gan vēl kaut kādiem, tomēr komandu kopīgais viedoklis bija par to, ka šādā veidā. Tomēr, protams, un arī to formātu visās līgās šādi izvērt. Bet, protams, skatoties nākotnē, ir jādomā par to, kā palielināt gan spēļu skaitu un par izspēles formātu, lai spēles būtu daudz vairāk, lai būtu skatāmāks. Tomēr, arī šogad noteikti būs ne sezonas beigās, bet pa sezonas vidu būs gan kausa izspēle, kas iespējams arī tomēr palielinās šo te spēļu skaitu, kā arī izslēgšanas spēles. Cerams, ka viss norisināsies līdz 3 spēļu sērijai. Jūs teicat, ka vēl plāns pie kalendāra turpinās, vai pastāv iespēja, ka vismaz vienu apu vēl pieliekat klāt? Šobrīd tāda iespēja netiek izskatīta, bet varbūt pēc šīs konferences mums būs cits saruna, jā. Es pēc tam to arī otrā daļā pajautāšu, bet 10 spēlēs nav iespējams ar komandu vispār neko izdarīt. Plus 2-3 spēles play-offā. Kā var attīstīt spēlētājs? Pieņemsim tagad tās komandas, kas nespēlē Baltijas līgā. Vaņode, Lūdza, Odri. 5 mājas spēles. Labi.
ja tādā veidā mēs to popularizējam sporta veidu, tad acīm redzot, tas ir pareizi. Kolēģi, es varbūt no savas puses pakomentēšu. No vienas puses, kā Anatolijs minēja, ka jā, tas izskatās pēc absurda, bet, kad mēs sākam likt to grafiku uz galda, kas saka, jā, tad, varbūt tik slikti nemaz nav. Ko es ar to gribēju pateikt, ka, ja mēs skatāmies tikai izgriezt Latvijas čempionātu, tad varbūt tā tiešām arī izskatās, ka tur komandai, 5 spēles pusgadē, ja? Bet, kad tu sāc līgt to turnīru Latvijas čempionātu, kausu, izlases, Baltijas līgu, Eiropas kausus un tā tālāk, tad beigās... Citas valstis kā saliek? Nē, es domāju, ka mēs nevaram izraut, ka Lūdza spēlē 20 spēles, bet Dobela spēlēs 5 spēles. Ja? Tas visi jāliek kopā, kopējā kalendārā grafikā, un beigās saliekot to, tur nav īsti tā, ka komandas nedabūna spēlēt mēnešiem vai nedēļiem. Ja? Tā kā, tas viss ir konteksta, bet tā arī ir. Laiks rādīs. Un mēs, ja paskatāmies, piemērs pa Murjāņu vienu otru spēlētāju, Murjāņu gimnāzijas, tad tur atsevišķi spēlētāji, kā sāk sezonu, 1. septembrī, tā viņi beidz sezonu 1. augustā. Un teikt, ka tur pa maz viņiem ir spēles, es negribētu piekrist. Nav par tām komandām, kas spēlē Baltijas līgā, un par citām komandām. Latvijas handbola nesastāv tikai no 3 komandām. Murjāņi pagājušajā gadā nespēlēja Baltijā, bet tai pašā laikā es saku, Džeki, kuri spēlē praktiski visu gadu. Bija domāts, ka vairākas komandas piedalīsies virslīgā, ne jau palika tikai 6. Palika 6, tad varbūt vajag kaut ko pamainīt, ka palika tikai 6 komandas. Viena aiziet, viena... Tu esi spēlējis profesionālā līmenī. Kā var ar 10 spēlēm, labi, ar 14 spēlēm sezonā kaut ko komandai iemācīt? Būtu labi, ja vismaz 3 apus varētu. Varbūt kāds treneris man var paskaidrot, kā to var izdarīt. Un tad jāraksta disertācija gandrīz. Jā, tad es varbūt no savas puses iedošu komentāru. Es piekrītu, jā, ka ja mēs tā pavisam šauri skatāmies, ja 10 spēles, tas absolūti tas ir nepieņemams, ja, bet tajā pašā laikā, kā Aleksandrs minēja, mums pasniedz daļa komandām, jo arī tā paša viņas Lūdza, Murjāņi, viņi spēlē ne tikai virslīgā, bet arī pirmajā līgā ir daļa komandas, kas spēlē, tad ir jaunizlases čempionāti, un tur beigās arī izlases un tās spēles sezonas beigās sakrājas, bet noteikti no handbola attīstības viedokļa mums jāsaprot, kā mēs varam pēc iespējas vairāk nodibināt, rādīt šo handbolu. Jāsaprot, ka tas ir arī mūsu viskopējās saimnes jautājums. Šis jautājums nav tikai handbola federācija, arī pāriem pašvaldībām, pāriem komandām, tad kā viņi redz šo handbolu attīstīt. Ja ir, esošiem apstākļiem, jā, šī ir problēma, bet noteikti tas ir tas, par ko jādomā, un arī Artis ir pareizi minēt, ko mēs darīsim, ja vēl kāda komanda kaut kādu apstākļu dēļ attieksies. Ja. Bet runājot, es domāju, tas ir jautājums, pie kā ir jārunā, jādiskutē klubiem, kas ir jādara, lai mēs varam palielināt šo komandu skaitu, un pēc mums īstenībā esošās informācijas. Nākamā gada būs vēl viena komanda, ja, kas būs ārpus Rīgas, un gribētos domāt, tad arī būs iespēja gan spēles palielināt, ja, gan arī tas ir konkurence vietējā čempionātā uzlabots. Bet nevar tad arī tā, manuprāt, arī pirms pāris gadiem jau viena sezona tā nospēlē, kā komandas, kas spēlē Baltijas līgā, Latvijas čempionātā regulārajā sezonā nemaz nespēlē, un tad lūdzu tās 3 komandas pievienojam pie pirmās līgas. Un tad kopā sanāk 10 komandas. Jā, iespējams arī tas būtu, un tad attiecīgi pārējām komandām ir vairāk šī spēļu praksa, un arī tad iespējams šis līmenis ir attīstīt. Bet, es saku vēlreiz, tas ir jautājums ar tiem klubu pārstāvjiem, ja tas ir komunikāts veids, jāskat, kāds viņam arī šīs iespējas ir. Ja, kad mēs, protams, varam dot savu redzējumu, ja, bet šeit jāsaprot, ka te jābūt tādam kolektīvam viedoklim. Un vēl viens arī, ja mēs paskatāmies pievienojas komandas, tomēr ir pietiekami daudz jaunu spēlētāju, pieņemsim kā Latgolā, arī droši vien Ogrē, kuri spēlē gan pirmajā līgā, gan otrajā, un tad veidojas ļoti liels jautājums, vai tās ir 10 komandas arī pirmajā līgā. Jā, tur ir regulējums, bet pārējās. Jā, jo es tikai gribētu arī pieminēt, šajā kontekstā mums pat jaunatnes nolikumos dēļ tā, cik daži spēlētāji daudz komandās spēlē, mums ir jāievieto pat punkts, ka nedrīkst vairāk par konkrētu komandu skaitu piedalīties dēļ tā, ka jā, es piekrītu, ka tas nav varbūt uz visiem, bet tomēr kopumā,
kā Aleksandrs minēja, liekot to visu kopumu kopā, nu, nav tā, kad ir maz uz slodzi, ņemot vērā, ka tomēr arī, nu, neesam mēs profesionāli klubi, nu, tur arī tas veido problemātiku. Jā, un es jau gribētu to papildināt, Edgari, te noteikti ir svarīgs apstākļs tam, cik klubi mums ir bagātušiem ar spēlētājiem, ja, kad, kā minēja, kad ir vairāk virkni klubos, kad jāspēlē gan pirmajā līgā, gan virslīgā, un tas ne jau kaut kāda labās situācijas komandā, ka vienkārši ir šo spēlētāju deficīts, ja, un tad mēs saprotam, ja tev jāpārstāv gan vienu, gan otru čempionātu pusi, ja mēs palielinām šo spēļu skaitu, tad tas var radīt ar kaut ko, kas viņiem nav. Ir kaut kādas normas, cik cilvēki varēs steigāt no virslīgas pirmā līga un otrādi? Būs? Ir? Cik? 7 cilvēki nedrīkst. Nolikums pēdējā brīdī gan jau pievienots. Es neesmu iepazinies ar nolikumu, ja godīgi. Kā tas ir? Tu atzīmē spēlētājus virslīgas komandā? Jā, respektīvi, virslīgas komandā norāda 7 spēlētājus, kurus nevar. Plus vēl mums ir reitings, kur ir 24 labākie spēlētāji pēc komandu balsojuma, izveidots reitings. Un šiem spēlētājiem gan pārējais maksas ir lielākas, gan arī viņi nedrīkst startēt pirmā līgā. Tur jau tas pārklājas, tie 7, 7, 7, 24. Nu, principā tādi ir, jā. No pirmās līgas uz virslīgu var jebkurš, jā? Olejus uz augšu. Jā. Tagad mums ir paredzēta kafijas pauzīt, jā, un tad pēc tam tiks vārds dots arī komandu pārstāvjiem. Diemžēl mēs neesam virslīgas pilnajā sastāvā. Lūdzu, es kā Latgales komandas pārstāvs pēdējā brīdī šo pateicu, ka neiepazīsies. Mums ir vispārējais komanda, Dobols, Tenaks, Mūrjāns, Sporta gimnāzija, ASK Zemesardze, RSU, AK Ograva un AK Vainovi. Īstumā tad komandas varēs pastāstīt, ka mēs sagatavojam 3 jautājumus, kā notiek sagatavošanās čempionātā, kādi ir komandas mērķi čempionātā un kādas ir izmaiņas komandas sastāvos. Vai kaut ko vēl grib teikt pirms komandas sākuma? Nē, es domāju, es priecājos, ka virslīga tomēr mums turpinās gan ar sponsoru, gan ar to, kad mēģināsim celt arī tieši satura kvalitāti. Prieks ir arī, kad mums ir pietiekami daudz tiesnešu, lai mēs šos čempionātus varētu un labas kvalitātes tiesneši, lai varētu labi spēles notiesāt. Jā, žēl, ka es kā Latgales pārstāvis nespēju šodien ierasties, bet nekas, uzzināsim no šiem kungiem, kā tad ir. Jā, un es mēģināšu pārstāvēt Latgolu, kad nonāksim līdz šajiem. Tad sāksim varbūt... Saši zina kaut ko par valodniekiem. Man ir sagatavots, vismaz man atsūtīja atbildes. Tas humoram, jā, nedaudz, bet jā, sāksim no kreisās puses, no manas skatījuma, un vārds tiek dots Ādriem Juzupam no Zemgales reģionālā handbola kluba Dobols Tenaks. Jā, labdien visiem vēlreiz. Droši vien jāsveiciens gan kolēģiem, gan arī visiem ar jaunās sezonas sākšanos. Kā jau mēs te minējām, Baltijas līgā jau ir notikušas pirmās spēles. Jā, tur bija tie 3 jautājumi, uz kuriem uzreiz var atbildēt. Jā, Edgars varbūt. Tātad gatavošanās, mērķi un izmaiņas. Jā. Gatavošanās droši vien mums kas tāds neierasts vai atšķirīgs no citiem gadiem nebija. Lai gan bija. Pirmssezonas treniņu nometni mēs šogad aizvadījām citā lokācijā. Mazliet paceļojām pa Latviju, bijām Nīgrānas pagastā Kalnos, no kurienes nāk Arturs Kuģis. Atdevām tādu respektu mūsu vārdsargam un tur aizvadījām treniņu nometnī. Tur droši vien par to vairāk varētu komentēt mūsu treneris Andris Veškovs, bet
viss bija pēc plāna, piesaistījām arī mūsu jau bijušo fizioterapeitu Agatu Miķelsoni, kuri palīdzēja mums. Un šogad nebraucām nekur citur spēlē, bet paši uzrīkojām turnīru. Tāds izmēģinājums bija mums kolēģi no ASK, pie mums bija Klaipēda un bija Islandes komanda Hordur, kur spēlē Endijs Kušners. Un tos rezultātus droši vien, ja jūs zinat, kā tur gājām, varbūt tas ir otršķirīgi, bet esam apmierināti ar šīm spēlēm, ar to, ka izdevās, lai gan mums tad nebija vēl visi, teiksim tā, jaunie spēlētāji pienākuši un vecie vēl aizdevušies prom, bet esam apmierināti turnīru. Noteikti gribēsim to turpināt organizēt arī citos gados, un tāpēc priekš mums ar tā bija jauna un vērtīga pieredze, un noteikti varam daudz ko uzlabot arī šādu turnīru organizēšanā. Tāpēc jā, tas ir par gatavošanos, par mērķiem. Mērķi mums droši vien paliek nemainīgie. Latvijas čempionātā vēlamies aizstāvēt titulu, un pirmo reizi varam teikt, ka arī Baltijā vēlamies aizstāvēt titulu, kam klāt vēl noteikti gribam piepildīt vēl vienu tādu savu mazo sapnītu un gribam Dobelē uzrīkot Final Four sacensības. Šogad mazliet arī mums nolikums Baltijas nāk pretī, jo pat ja regulārajā sezonā neapsteigsim Igauņus, ko mēs, protams, centīsimies izdarīt, tad tagad nolikums Baltijas līgā ir, ka 2 gadus pēc kārtas nevar vienā valstī notikt Final Four sacensības. Tas nozīmē, ka šogad tātad mēs vai lietuvieši organizēsim. Tā kā 50% mums jau ir un jāpārkāp vēl pāri tai astītei. Tas ir par mērķiem. Eiropas kausā, protams, gribam beidzot pārvarēt to 3. kārtu liktenīgo, bet... Atkal bosnieši atbrauc? To mēs redzēsim, jo bosnieši pirmajā spēlē izbraukumā par 4 zaudēja turkiem. Par 4 zaudēja. Uz Turciju ļoti negribētos braukt. Bet tātad jā, šī būs 2. kārta, tur tātad vai nu Bosnijas vai Turcijas komanda, to mēs sestdien uzzināsim, bet nu jā, tātad tālāk par 3. kārtu mēs vēl nekad neesam tikuši un protams, gribētos to arī izdarīt, tas ir par mērķiem runājot. Nu, protams, negribās, lai ir traumas komandā un lai visi tie spēlētāji, kas iesāk sezonu, var arī viņu pabeigt. Un tad pēdējais par izmaiņām, laikam mums ir diezgan kupls tas saraksts. Mums ir 3 spēlētāji tātad atstājuši komandu, jeb nespēlēs nākamajā sezonā, un tad ir šobrīd 3 jau ir oficiāli, mums papildinājuši sastāvu, un tas viens vēl nav oficiāli, tāpēc varbūt to mēs vēl kā es tur redzēju, ko tos rakstos, ka tur noslēpumā, tad mēs šo noslēpumu paturpināsim. Bet tātad, jā, Māris Verškovs ir devies uz Šveici kopā ar ģimeni un darbs plus spēlēšana, man liekas, pēc spēku 3. līga, turpat, kur brāļas Butāni. Un viņam ar sezonu jau sāksies, tas mūsu skaļākais transfers droši vien ir Emils Kurzemnieks, kurš pievienojās Francijas augstākajai līgai, Kretel komandai. Tur arī mums bija tāda privilēģija, teiksim tā, šo transferu kārtot ar tādas augstas klases aģentiem un komandu, ko varbūt tādā ziņā izbaudījām šo pieredzi. Un mūsu ilgadējais kapteinis Oskars Arājs ir nolēmis likt punktu karjerai. Mēs gan zinām, ka Tenaks komandā tas gan nenozīmē, ka viņš vispār vairs nespēlēs, kad Egils jau, man liekas, kāds 4 gadus beidz karjeru. Es ceru, ka mēs ar Oskaru redzēsim, bet tur arī veselības problēmas ir, un tāpēc Oskars mums ir pateicis, ka viņš beidz spēlēt, vai tā arī būs, to laiks rādīs. Un par papildinājumiem, tātad atgriezies mums sastāvā no Ogres ir Inters Jomants, no Salaspils komandas, kur vairs nepastāv, ir Aleksandrs Pacikaiļiks mums pievienojies. Un Ludzas, īstenībā viņš jau pie mums pagājuši gadu rehabilitējās, bet šogad viņš ir pieteikts arī visos turnīros, ir Leno Kazlovskis. Tātad šis vēl viens transfers. Tas ir mazliet tāds plašāks, teiksim, tā starp kontinentu, tāpēc tas vēl ir procesā. Bet gan jau arī jūs uzzināsiet tuvākajā laikā par to. Tāpēc līdz ar to ir diezgan daudz izmaiņas. Arī redzējām to, varējām redzēt pirmajās Baltijas līgas spēlēs, ka mums ir vēl jāsaspēlējās un, teiksim, tā jāiepazīst lielai daļai vienam otru, bet pagaidām pozitīvi skatāmies uz sezonu un ļoti ceram, ka arī tos mērķus, ko esam uzstādījuši, varēsim
kaut un visu izpildīt. Varbūt ir kādi jautājumi tieši ar mūsu. Šeit arī Handbola federācijas prezidents, arī valsts locekļi sāka tādām sliktām ziņām, ka naudas nav, paliek mazāk, paldies tur ģenerāla sponsoram, ka vispār mēs varam rīkot šādu veidu turnīru. Jums Dobelē jūs tās iespējas, ko jūs varat piedāvāt spēlētājiem, šobrīd paliek lielākas? Mēs jau tās jau vairs nav sliktas ziņas, nekad naudas nav. Nu tā, bet tāds interesants jautājums. Es gribētu teikt, ka jā, bet nu, protams, ja šobrīd realizējās šis pro kluba ASK projekts, tur nav nekāds noslēpums, ka ar to mēs nevaram konkurēt, kas ir savā ziņā arī labi, jo mēs ļoti gribam arī, lai mums ir arī, nu, lai mēs arī Latvijā mums ir līdzīgas spēles, un kā mēs redzam Igaunijā, Lietuvā ir varbūt mazāk komandas, bet ļoti līdzīgi līmeņa komandas, kas arī palīdz pašām komandām attīstīties. Un tāpēc tikai priecāsimies, ja ASK realizēs šo projektu un tiešām būs profesionāla komanda, tad noteikti Murjāņu audzēkņiem, tiem, kas neaiziet uz ārzemēm, tas noteikti ir labs variants. Nu, pēc tam, protams, tad mēs iestājamies rindā un arī, ko varam, to piedāvājam. Mums joprojām ir šī sadarbība ar Jelgavas, vai to jauno nosaukumu neatceros. LBTU. Paldies, LBTU, tātad jau turpinās sadarbība tātad tiem jaunajiem spēlētājiem, kas pabeidz vidusskolu un tātad nāk pie mums, mēs nodrošinām bezmaksas studijas, tik ilgi, kamēr viņi nokārto visus eksāmenus sekmīgi. Tas tālāk no puišiem pašiem atkarīgs. Tagad mums ir arī pozitīvas ziņas tās, ka mēs esam mums bija projekts tagad Dobelē stadionā, tur tas viss komplekss ir atjaunots, un tas ietver sevi arī tās sporta kojas, ir vārpu, kā tautā to dēvē, un tā ir vieta, kur šie jaunie spēlētāji var dzīvot bez maksas. Un tad izglītība, dzīvošana, turpat ir zāle, treniņu process, nu, varbūt arī savā ziņā daudz, kas no pašiem puišiem atkarīgs, cik paši viņi ir gatavi iet un trenēties. Iespējas ir treneris arī un spēlētājs Pančenko, kurš arī gatavs papildus darboties ar jauniešiem. Tā kā iespējas noteikti pie mums ir. Vienu jaunietāju, kas viņš nespēja. Jā, mums par Vārsaku bija jautājums, un nogadījumā Jā. Vārsaku pievienojas arī. Aizmirst pierakstīt, jā. Niks Lāgsda, jā, pareizi. Atvainojos Nikam. Niks Lāgsda arī pabeidzis Murjāņus. Nu, to mēs tā kā, jā, viņš tā kā Dobelnieks bija, mācījās Murjāņos, nu, tagad pabeidzis skolu, spēlē pie mums, tā kā tas varbūt nav tāds transfers, varbūt ir juridiski, nezinu, kā tas skaitās, bet, jā, protams, arī Niks Lāgsda ir pievienojies Kuģim un Putram vārtos, un arī tas ir tas mūsu pastiprinājums. Es varbūt neesmu pasakojis līdzi, bet pirms pāris sezonām, arī slēdzoši nesen, jums pievienojas arī vairāk tādu gados jaunu Ukraiņu spēlētāju. Kurš šie Ukraiņu spēlētāji? Vai viņi vispār Dobelē vairs nav? Vai viņi... Nē, ļoti sen jau vairs nav. Tad Rogozins un otram, tas kā aizmirsu, bet tam otram, ko mēs aizmirsu uzvārdu, tam iet stipri labāk. Viņš motorā tur parādījās sastāvos un pat spēlēja kaut kādas spēles Osačī. Un viņam izskatās, ka tīri ok, pat par Rogozinu tiešām pa malā jau neko neesmu dzirdējis, ka kaut kur spēlēt, bet Osačī diezgan pamanāms bija. Tur kaut kad pat uzrunājām, varbūt grib atkal atgriezties Dobelē, bet īsti tā Tas nav, protams, ne tev jautājums, es vispār tā pārdomā, par ko var būt. Es, teiksim, skatos to Baltijas līgu un skatos, ka Lietuvā vairākos klubos Ukraiņu spēlētāji, plus viņi tagad atvērt Kazahstānas izlases Vārtsargu vēl Igaunijā. Nu, tur laikam tā sistēma kaut kāda citādāka. Īpaši lietuviešiem spēlētājs var kaut ko piedāvāt vairāk. Nu, kāda sistēma Igaunijā mēs apmēram zinām, kā tas viss darbojas. Bet nu, tas ir cits temats, es negribu novirzīties no citiem mūsu klubiem. Nē, tas noteikti ir, es domāju, tīri arī pēc tām iespējām, ko var piedāvāt. Un mums ir arī informācija, ka gan Klaipēda, Dragunas, gan Polva, nu, tie nosacījumi un tas, ko viņi var piedāvāt, nu, tur īsti mēs arī tur mēs neesam konkurēti. Tur mēs īsti šobrīd nevaram, diemžēl, konkurēt. Šobrīd arī tas mūsu fokus ir uz šiem jaunajiem spēlētājiem, kas pabeidz tātad vidusskolu, un tātad, ja viņi vēlās šīs studijas un plus spēlēt, tad tas ir tas mūsu piedāvājums, ko mēs varam, un šobrīd mums, negribu atkal samaloties, 4 vai 5 tātad šie studenti mums ir, kas studē Jelgavā un tātad trenējās.
Paldies, Ārvim. Vārds Andim Boram no Mūrienes sporta ģimnāzijas. Sveiki! Es noteikti piebildīšu, sākšu ar to, kā esam priecīgi spēlēt Baltijas līgā, kas noteikti ir ļoti svarīgi mūsu komandai. Bet pamainīšu mazliet secību, sākšu ar mūsu iztrūkumiem jaunajā sezonā. Kā jau Ārvis minēja, Miks Lāksdēļ pabeidzis Murjāņus, kas bija mūsu pamatsastāv vārdsargs un ir devies uz Dobeli spēlēt, taču mums ir vārdsargi, kuri viņu spējas aizstāt. Devās Sandis Vaskevičs uz ASK komandu, kas ir šeit pat Rīgā, jā, kā jūs visi zināt. Jā, tie ir divi iztrūkumi mūsu komandā, kas ir diezgan svarīgi, taču spēsim turpināt sezonu, sākt sezonu. Un par gatavošanos. Reāli gatavojāmies jau no pagājušā gada sezonas. Sezona neapstājās, jo varētu tagad teikt 90% no Mūrienes sporta ģimnāzijas audzēkņiem piedalījās Eiropas čempionātā U18, kas notika Slovākijā. Tur ļoti liels gatavošanās process, liela daļa arī piedalījās U20 Eiropas čempionātā Kosovā. Tāpēc reāli gatavojamies jau no pagājušā gada sezonas ar varbūt, kas bija līgo svētki, pauzīt. Un tāpēc, jā, esam gatavojušies šim. Zinājām, ka Baltijas līga būs noteikti grūtāks tā teikt uzdevums, kā varbūt Latvijas virslīgo līmenis ir pamanām augstāks. Jā, un šogad noteikti, šobrīd daudz mikrotraumu spēlētājiem ir pēc visas smagās sezonas, bet centīsimies atgūties ar to visu. Pirmās spēles jau esam aizvadījuši Baltijas līgā, diemžēl netik sekmīgi rezultātu ziņā, bet tiešām ceru un zinu precīzāk, ka kļūsim par komandu, kura var konkurēt citas komandas Baltijā. Noteikti mazāk tieši par spēlēšanu un par tiem mērķiem. Mēs noteikti vēlamies, Dobelī atņemt zeltu. Jau divreiz tā teikt sudraba krēslā sēdējām. Vēlamies uzkāpt arī uz zelta tādu piedestālu. Bet pie tā būs jāstrādā. Un noteikti, visiem jau ir mērķis zelts. Baltijas līgā neteikšu sitamies pa zeltu, visu sitīsim, tā noteikti neteikšu. Bet cīnīsimies maksimāli, lai tā teikt komandai, spēlētājiem, individuālā meistarība, viss, lai mēs tikai progresētu, un tas noteikti ir vissvarīgākais nākotnē. Pēc Mūrjāņu pabeigšanas, jo sastāvs visu laiku mainās un spēlētāji mainās, tāpēc mērķis noteikti ir zelts Latvijas virslīgā, kas ir ļoti iespējams mērķis, taču tā ir jāstrādā. Tomēr virslīgā noteikti spēlēs mazāk spēlētāji, kur spēlē Baltijas līgā, kas ir noteikti jaunatnākušie, spēlēs vairāk Latvijas virslīgā, lai Baltijas līgas spēlētāji pietaupītos vai nepietaupītos. Protams, spēles nebūs tik ļoti intensīvas un daudz, bet darīsim visu, lai komanda paspētu atpūsties un sagatavoties nākamajām spēlēm. Kādi jautājumi Andrei? Kā pašam veselīgi, jo tu tagad savā dēļ vēl Baltijas līgā nevarēji par visiem 100% spēlēt. Jā, tas noteikti pašam. Šobrīd tā teikt atjaunojos no traumas, kur guvu Slovākijā. Ļoti sāpīgi, tāds, varētu teikt, stulbs negadījums, atgadījums. Bet es jūtos labāk un par 100% nespēju spēlēt. Mārtiņš iesāk spēles. Es tur tā tikai atzīmējos tabuliņā par pāris vārtiem. Bet jā, šobrīd jūtos labāk un jau esmu gandrīz gatavs atsākt.
uz 100%. Kur jūs spēlēsiet mājas spēles? Es tad sākotnēji bija runa par Salkrastiem, kur jūs jau iemēģinājāt pagājušajā sezonā, un tagad es dzirdēju variantu par Dobeli. Jā, tā tas ir. Iemēģinājām tieši pret Dobeli. Šo zāli iemēģinājām. Taču tur es nespēšu precīzi atbildēt. Tur vairāk ar vadību jārunā. Salkrasts, cik dzirdēju, cik sapratu, atteica. Tur kaut kas jārunā. Tek jumts. Un tad tur ir darbi, kas jādara. Tāpēc jā, Dobeli ar pareizi. Es neatceru. Jā, tad Dobelē notiek. Jā, bet tas ir tiešām labi, jo 80, varētu teikt, 70% noteikti ir Dobelnieki, tāpēc tas dos tādu atmosfēru. Un jā, tad noteikti Dobels sportcentrs. Paldies, Andi. Vārds Mārtiņš Peļonikums Dukānov no ASK Zemesardze RSU. Sveiki visiem. Tātad sagatavošanās posmu sākām jau diezgan agri, jau jūnija sākumā. Aizvadījām 2 pārbaudas turnīrus, vienu Klaipēdā, vienu Dobelē, Dobeles rīkotajā turnīrā. Rezultāti nebija tie labākie, bet tas vairāk varbūt tā saistīts ar sastāvu. Vēl līdz galam nav nokomplektēts sastāvs, vecie kaut kādi aizgāja, jaunie pienāca klāt, nav saspēlējušies. Un bumbas arī nebija līdz tam beigās uzņemtas rokās. Par komandas mērķiem, protams, visi mēs gribam uzvarēt. Neviens šeit nav atnācis zaudēt, bet mēs arī tiecamies tikai uz uzvarām. Šo sezonu Latvijas čempionātā viennozīmīgi gribam kārt kaklā medaļas. Baltijas līgā mēs tieksimies uz to tikt tālāk uz to sešnieku vismaz, jo pagājušo sezonu mums diemžēl neizdevās gūt nevienu punktu Baltijas līgā. Un tad mums ir parādījies vēl viena kolosāla iespēja armijas pasaules čempionāts handbolā, kur šajā sezonā mēs arī plānojam piedalīties, kurš tiks aizvadīts Francijā. Cik man zināms janvāris, bet konkrēti datumi vēl nav. Plānos tas mums arī ir, uz kuriem mēs arī vēlētos aizbraukt. Par sastāviem mainījies galvenais treneris. Iepriekš bija Arnis Butāns, šobrīd Arnis Butānu aizvietošu es. Kāpēc es? Tāpēc, kad guvu traumu, plecam plīsums, operācija, un tad, diemžēl, es vēl dažus mēnešus vispār nespēšu to bumbu pamest, tāpēc beidzot tieši arī skolu LSP. Šobrīd arī varu pievērsties, varbūt tās vairāk palīdzēt komandai no soliņa, no trenēšanas kā viedokļa. Aizejot trenerim, galvenajiem pagājušās sezonas aizgāja projām arī viņa dēli, Arzelna Haiko. Visiem jau zināms, viņu spēlē Šveices 3. līgā, KTV Visp klubā. Cik man zināms, tad viņa pārstāv 2 līgas, viņa spēlē gan pie junioriem, gan pie pieaugušajiem, ka novēlēsim viņiem veiksmi. Un, diemžēl, Roberts Rozenbergs arī aizgājis projām, bet cik man zināms, tad viņš neplāno turpināt spēlēt vispār handbolu. Viņš plāno mācīties, konkrēti, kur nezinu, bet viņš vairāk plāno uz citu sfēru aiziet. Mums ir diezgan arī daudz pienākuši klāt. Oskars Visenieks no Dobeles, Andrijs Turiks arī no Dobeles, Daniels Mikjanskis, kurš vispār ir no Ludzas, bet pagājušo sezonu viņš tur bija arī kaut ko Hordorā bišķi paspīdējis. Sandis Vaškevits no Murjāņiem, Aivars Čikuts no Ogres un Ivo Dans Kleinbergs, kurš iepriekš nebija spēlējis vispār handbolu, kurš bija tikai no malas vērojis, tad šogad arī izlēms pamēģināt paspēlēt handbolu, un viņš arī pievienosies mums. Kaut kā tā. Jautājumu Mārtiņam. Vai tu pats jau plāno atgriezties laukumā, vai tas jau... Es plānoju atgriezties laukumā. Kurš tad būs treneris? Es būšu spēlējis. Jā, kāpēc ne? Ja es varēšu būt kaut kādu ieguldīties, kad būs jēga no manis, tad es noteikti spēlēšu. Mārtiņ, cik reāls ir tas ASK projekts, ko šeit jau arī ieminējās?
Tajā struktūrā tomēr ilgi jau ir. Jā. Nu, tas projekts, viņš jau ir attīstījies visu šo laiku. Sākumā varbūt tās bija kaut kādas aizķeršanās un tā tālāk, bet šobrīd ir jāsaprot tas, ka mums ir tagad arī obligātais dienests. Tāpēc jauniešiem ir jārēķinās ar to, ka viņi jebkurā gadījumā tiks iesaukti agri vai vēlu armijā. Un jautājums ir viņiem, vai viņi gribēs pavadīt gadu armijā, vai viņi labāk 3 mēnešus pavadā pamata apmācību, un beigās viņi var trenēties pilnvērtīgi 2 reizes dienā. Tāpēc, manuprāt, nav padojīgi daudz ko domāt. Šobrīd ir tā, ka lielākā daļa mēģinās vismaz to klubu lielāko daļu savāk, ka būs profesionāli sportisti, jā, pareizi saprotu. Jā, profesionāli, pusprofesionāli. Tas viss ir atkarīgs no cilvēka skaita. Mums Treniņu vienmēr process būs arī, jā. Bet to jūs šogad mēģināt, vai tomēr tas ir nākamā gada plāns? Mums jau tagad iet, mēs jau 2 reizes dienā trenējamies, mēs jau šitā darbojamies jau gadus 3-4, kad mums 2 treniņi dienā. Vienīgā problēma ir tas cilvēku skaits, kad mums šobrīd sanāk ir reāli tikai 5 cilvēki, kuri apmeklē tos 2 treniņus dienā. Jo pārējā tā grupa, kas mums ir, viņi ir no kaut kurienes blakus paņemt. Tā ir zemesardzes karavīri kaut kādi, un viņiem ir arī savi ikdienas darbi, līdz ar to viņi no rīta vienkārši nespēja tādu spēju. Mārtiņ, tev kā personīgi, vai esat aprunājuši jau klubu iekšienē par to, ka tu varētu būt kā spēlējušies treneris, jo pats pēc personīgās pieredzes zinu, ka tas ir ļoti sarežģīti un rada diezgan sliktu mikroklimatu bieži komandās. Jo, kā jau mēs zinām, visi uz laukuma kļūdās, un arī, bet trenera kļūdas tiek uzskaitīts visvairāk. Nē, tas ir skaidrs, jā. Šādu mēs jau esam bijuši mēģinājuši kopā ar Kristofu Rikardu Ozolu, tad, kad mēs abi divi kā skaitījāmies spēlējošie treneri. Jā, tas nav viegli, bet tas viss ir izdarāms. Vienkārši iekšienē ir jāsarunā, un viss. Paldies! Man jautājums par to no ārmejas mačiem. Es saprotu, kādu laiku Hambols kandidētāja. Pēdējo reizi, kad runāju par Ventu, viņš teica, lai tāda plašā mērogā atgriezt Hambolu pasaules mačos. Es saprotu, ka ir jāorganizē B līmeni sacensībos, un tad var atgriezt uz A. Francijā, kas notiksies, tas būs B, vai tas jau ir augstākais? Es varbūt tās nespēšu uz šo jautājumu atbildēt, ka kāds tur skaitīsies, kāds tas līmenis ir, vai tur būs kaut kādas apakšgrupas vai vēl kaut kas, jo pašlaik tas ielūgums bija tikai mutisks, jo tas notika pagājušajā sezonā, kad mēs bijām Klaipēdā spēlējuši ar Francijas armijas valsts vienību un viņus uzvarējām. Un tad viņi tādi, ka puiši varbūt tās varētu jūs pasaukt uz to pasaules čempionu. Tas viss sākās. Vēl nekas nav zināms. Nav arī nosprausti datumi un nekas. Kurā gadījumā tas ir pozitīvi, jo Hambols nebija tādu laiku vienkārši tā brīža, kad mūsu laikos ASK spēlēja pasaules mačos, pēc tam Hambols izkrīt. Mēs pat Koreju uzvarējām. Tas toreiz gadījumā pozitīvi. Jo plāni vispār ir jau lieli. Ir plānots arī, ka nākošu sezonu mēs arī taisīsim vēl arī savus iekšējos armijas mačus kaut kur tepatās Latvijā norisināsies. Turnīrs tā kā. Bet vai tas, tad mēs runājām, ka jūsu komandā spēlē, tev obligāti jābūt iesaistītam militārajā sistēmā. Un ja es studēju tikai RSU, piemēram? Man ir jābūt zemesardzē vai armijā. Paldies! Vārds Artim Odanovskim no HK Ogri Hidroks. Sveiki visiem! Mums plāni šai sezonai būs piezīmētāki. Cerēsim uz kaut kādu kaluma medaļu tomēr. Labākajā gadījumā vismaz no 75% vara. Sāksim to, ka mums ir nomainījies galvenais treneris, principā vienīgais treneris, mums nav citu treneru. Mums tagad trenēs bijušais jau spēlētājs, doktorants Rihards Leja, doktorants sporta zinātnē. Cerams, ka tad nāks pa labu. Kas tad tāds mums vēl? Viņš arī vērtēs
komandas gatavību jaunajai sezonai oktobrī. Jo šobrīd uzskatu, ka neskatot pāris spēlētājus, mums ir diezgan jauna komanda, gan gados jauna, gan pieredzē. Kas bija manāts arī augusta turnīrā, kas bija norisinājās Polā. Trenerim bija uzdevums pārbaudīt tieši jaunos spēlētājus. Secinājām, ka vēl ne tuvu neesam tāda līmeņa komanda. Tā kā ir kur progresēt, teiksim tā. Neiztikam arī bez pāris traumām, pāris pamatspēlētājs satraumējās, bet malači jaunie uzņēmās vairāk atbildību uz sevīm. Tā kā, tas īstenībā viss. Novēlēsim oponentiem šo sezonu un netraucēsim jums kļūdīties. No pieredzējušiem spēlētājiem Jamants ir Dobelē, bet no pārējiem tur pārējie palikuši. Es domāju, Rātovičs, Lielais, nezinu, Lielais Elvis, Rātovičs palicis, Elvis palicis, Rātovičs, viņš 50. Jā. Tā kā patiesībā tikai kādi 3-4 maksimums pieredzējuši spēlētāji. Būs no Vārsāks ieskaitot. Tieši tā, jo mēs vairāk tendējamies saspēlēt jaunos. Pārējie tie, kas ar no Riharda, no Riharda jaunie, jā, tieši tā Riharda jaunie. Kas ir Haisa, viņš būs jāņem. Haisa arī pareizi. Kasais ir prom Lietuvā, cik savai. Jā, viņš ir pārējās. Kas no? Kasais. Jā, Ukraina. Kasais, jā. Viņš pārējās. Mani jautājums jums visu laiku bija cieši sadarbība ar Skrīveru komandu. Vai jūs šobrīd vēl turpināt to sadarbību? Agrāk ļoti daudz to Skrīveru džekiņu brauca pie jums trenēties un, cik saprot, viņi bija jums arī fānklubs, cik es atceros. Tas bija vienu gadu, man liekas. Bet, jā, mēs vairāk spēlētājus uzrunājām, bet sapratu no Skrīveru atbildes, ka viņi vēl šo gadu grib noturēt visus tā kā labu rezultātu parādīt. Es nezinu viņus plānus, bet principā viņi mēģināja noturēt līdz pēdējo visus. Redzēsim, kā būs nākamais. Jā, principā man bija pārējais varianti, ko paņemt. Man arī jautājums Zinovska kungam. Ņemot vairāk, un arī Ogre ļoti mīļa vieta, viņa arī pamatēja šī cilvēki. Un pastāst pāris vārdos, kā vispār ņemot vairāk, kad Ogre tomēr ir viens no handbola centriem. Nebadīšos to teikt, jo, ja es nekļūdos, Ogre handbols jau no 60. gadiem. Kā lūdzu tu kā klubu pārstāvs redzēt handbola attīstību jūsu pilsētā? Pieņemsim tas vairāk kontekstā uz tuvāko rezervi, jūs mēģināt iesaistīt kā vietējos spēlētājus, ir ar ko strādāt, vai vairāk jūs skatāties citos reģionos, mēģināt nozagt spēlētājus, kas zināt. Tas man vairāk tas man jautājums. Es papildināšu, jo pēdējos gados man ļoti grūti nosaukt kādu Ogres audzētājs, kas būtu ienācis sastāvā. Jā, jo tas tieši man jautājums interesē, jo Ogre vienmēr bija kā arī tas centrs, kur nāk šie spēlētāji, bet ja mēs paskatāmies to komandas kodolu, tur pēdējos gados, komandas līderi vairs nav Ogrēniņš. Tā ir. Es pilnīgi piekrītu. Kur tā problēma? Atļaušos pateikt, ka tas ir diezgan politizēts jautājums, kas ir diezgan liela problēma. Līdz ar to tas ir viens no aspektiem, kāpēc mums negrib arī dot tos bērnus, nezinu kā dot. Palikušajā iepriekšējie treneri, viņi necīnās vairs par jauniešu piesaisti. Ir arī lieli sporta veidi Ogrē, kas samās tos bērnus. Teiksim, tur paši basketbols, futbols. Un pietuvinātās politiskās personas tieši uz to arī stūmē. Jo diezgan lielas naudas ir iegūstas, ja visam negrib, lai aiziet kaut kādu sportu, kas vispār nav zināms, teiksim tā. Nav treneru jauno, kas nāks mums trenēt jaunos, kas piesaistīs jaunos. Mēs esam uzrunājuši vairākus, nav interesanti. Bet būtu iespēja tos trenerus apmaksāt, tā teikt. Tas jau arī stāst, mēs esam pirmkārt jau interešu izglītību, jau būtu savs cipars, bet mēs bijām gatavi arī kā no kluba pārstāvjiem, runājot ar visiem atbalstītājiem, sekt kaut kādu daļu, nerunājot tikai par ceļa izdevumiem, bet vienkārši jau kaut kādu daļu, lai nāk treneri, lai piesaistos mazos, jo principā
nākamgad. Ir pēdējā grupiņa pēc tam izvairs, ne? Un principā tam būtu tāds labs. Rītīgs to. Tā ir viena nodama, bet tas ir ne tikai kluba jautājums. Tas ir daudz globālāks jautājums. Domāju, beigās tas iedīs un tā viss arī handbols. Tieši tā. Mēs esam mēģinājuši runāt. Man varbūt būs jautājums par infrastruktūru. Es zinu, ka Pierīgā visām pašvaldībām ir absolūti akūta problēma ar zāles pieejamību, kas būtu mums. Un skatoties uz visām komandām, es domāju, Ogres komanda tieši arī iekļūt tajā problēma jautājumu. Neskatoties to, ka mums uzbūvēja Ogrē jauno arēnu, mums tāpat ir tā, ka mēs knapi tiekam savā sporta centrā. Pirmkārt, labi, nerunāsim par to, kas mēri viņiem nepatīk. Tur mēs jau strīdamies jau entos gadus. Mēs vienkārši kā nācija tāda handbola viņiem ir. Mēs nezinu, kāpēc, protams, tur daudz bija izdarības varbūt no viena vai otra cilvēka, un tas nepalīdzēja, vai tieši pretēji. Bet jā, lai arī cik mums ir tie laukumi un zāles, mums atceros vēl Dainēs un Gēja piedāvāja vienu grupiņu, un viņi paprasīja, vai ir kaut kāda laika, nav nekāda laika pat bērniem. Mans jautājums bija, vai uz nākamo sezonu jūs pašvaldība vai sporta klubs jau apstiprināja, ka tiešām iedod zāles tur, nezinu, uz kaut kādiem. Viņi nevar. Mēs izpildām pašvaldības normatīvas. Viņiem ir jāpiešķir mums kaut kāds pašvaldības īpašums, kurā mēs trenējamies, jo pēc pašvaldības saistošiem normatīviem mēs izpildām visus normas. Mēs pieklibojam pie tā, ka mēs neesam ogrēnieši visi, jā, bet visu pārējo mēs izpildām. Respektīvi jau to jums tikai nevajadzētu būt problēmu? Klubam? Nē, bet sporta centram, kas attiecās uz pirmo līgu, ja mums pazūd nākamā grupiņa, mums nav ko tur likt iekšā. Principā pirmās līgas var arī nebūt. Savas plus? Tas viss maksā naudu. Mēs jau tā prasam vairāk nekā mums dod. Redzīgi. Es vienkārši arī šis jautājums, Murieniem ar Saukrastiem nesanāca, bet bija tehniskas problēmas. Es piekrītu, jo tur atkal apvienošanās rajona varbūt nāca pa labi. Mums atkal apvienošanās nāk pa slikti, jo mums pienāk vairāki administratīvie rajoni klāt, kur atkal jāsamērā viss tas finansējums. Nē, es tiem Saukrastiem gribu pateikt, ka tas jums tur nepēcētu. Es domāju, ka pat Murieniem tur netiktu tā zāle, jo mēs tikamies ar izpildīju, ko uzreiz bija pateikts, ka Baltijas līgas spēle kaut kādu vairs atradīsim laiku, ja jūs mums paziņosiet gadu iepriekš. Bet visādi citādi ar visiem sporta veidiem, kas tur ir, tur vienkārši fiziski nav laika, nav vietas. Lai ja tur paziņoja gadus priekš mums arī, cik mēs esam tajā sporta centrā, mēs jau no paša sākuma, mēs jau no mūsu visu laiku lēnām spiež ārā. Viņam neesam interesēti. Es domāju, ka Saukrasties pieņem tieši tādu pat situāciju. Paldies! Kā Laiņot, Ainārs Pavens, varbūt pastāstīs kaut ko par jūsu jaunumiem. Jā, tad sagatavošanās ciklu, varbūt es uzskatu, mums bišķi varbūt par vēlu sākām, tā bija augusta 2. nedēļa. Bet jaunieši gan jau sāk, 1. jūlijā sāk gatavoties jaunas čempionātam un tie, kas iesaistīsies arī virsīgas klubam, tie jau no 1. jūlijā gatavojamies. Un jā, nākamnedēļ paredzētā pārbaudas spēle pret Klaipēdas pirmās līgas komandu. Jā, par mērķiem. Viens noteikti ir tas, cīnīties pret katru spēli par uzvaru un pēc iespējas augstāk. Otrs mērķis noteikti kā vienmēr katru sezonu iekos dobelē, lai beidzot mēs viņus ar viņu. Bet jā, tad tie būtu tie galvenie un
Nočinājums, es ceru, ka būs arī tā Klaipēdas līga, kas mums bija, kur mēs varam jaunos iespēlēt. Un par izmaiņām sastāvā aizgājis varbūt neviens nav, bet studiju un darba dēļ ir ierobežoti gan treniņi, gan spēļi. Būs spēlēm būs gan Deivids Strasts, Rihards Plūm un Jurģis Strēlis, tad viņi būs, tad viņi nebūs. Mēs nezinām, kad viņi varēs. Un pārējie kā ir ierindā no vecējiem, un kas pienākšu klāt, ir 6 gabali, nāks klāt U15 un jau U16 2009. Gadā dzimušie spēlētāji. Tas ir viens vārdsargs, 2 ārējie spēlētāji un ir 2 līnijas un 1 labās malas spēlētājs. Jā, lielākais mums tāda trūkums, kas mums ir, tas ir ārējā līnija. Līnijas mums atkal ir pārbāzes, tās mums ir 6 gabali. Vajag izīrēt, kā maksā. Otrē varbūt vajag. Mums ir cerams, ka vienam izaudzināsim kārtīgi. 15-gadīgais, kurš mums ir 1,93 un 108 kg. Tāds kārtīgs līnijas spēlētājs un jā, cerams, ka izaugsim. Un jā, pēc traumas atgriezīsies arī kaut kāds sezonas laikā Rudolfs Zitmans, kurš pagājušā sezonā atgriezās pēc vairākiem gadu izlaišanu. Tur vēl ir, jā, tad tas sezonas laikā un arī spēlētāji paši par sevi ir vairāk tādi, kas vēl nav pievienojušies treniņu procesam, jo darbi vai ģimenes apstākļi vai jā, kaut kas cits. Bet, pamazām sāk nākt visu atpakaļ. Jā, tā kaut kā. Pats spēlēs? Nē. Tā ir vēl viena izmaiņa. Es pats nespēlēju. Es iet vairākas, teicu, esmu viss iekšā treniņu procesā, treneru organizēšanu. Man ir jautājums. Man liekas, vainot arī viens no tiem veiksmes stāstiem, kad ir jums Es atceru, galvenu neteicu. Jā. Par ASK logo runāju, mums ir pilnīgi jauns logo no šī gada. Kas ir jauns? Jauns logo, pilnīgi. Jā, jūs varat, mēs viens... Vai jau ir vienīgā komanda, kas ir pa savu vēsturi grāmatu izdevusi, kas es nevienu citu nevaru nosaukt. Un pasākumus teicu. Žēl uz pasākumu es netiku, bet esmu dzirdējis pārāk labas atsauksmes, lai novēlotu, ka es netiku. Lūdzēri, jā. Sorry, es lūdzēri. Man jautājums arī, tu kā Vainos handbola pārstāvi, jūs arī esat viena no tiem reģioniem, ka ir šis veiksmes stāsts, ka jums ir gadu no galva, gadu šī jaunā paudze ir, un šī saucamā piramīda arī veidojas. Bet es pamanīju to, ka tas ir vīriešu handbola, bet sieviešu handbolā jums ir kaut kādas komandas vai kaut kāds vīrieši? Jā, nē, mums ir, es pats arī trenēju, bet pēc tam, kur aiziet, tur sieviešu komanda diezgan uz kādreiz senām. Pa bušam mums ir, man ir pašam 2 jaunatnē, ir 2 komandas meitiem. Aizputēs jau vairs nekas nav. Nē, tur ir volejbols. Runājot par jaunatni, es dzirdēju, ka jūs arī aizsākuši treniņus Priekuvē, ja? Jā. Tad jums tāda kārtīga piešķirts varētu būt pēc laika, varbūt arī, ja? Tur atkal ir kaut kas... Tur jau skaista halla, arī? Jā. Tur ir futbols atkal atgriezās, jau sāk, jau nezinu, kā tur būs kaut dalīšanu, bet jā, kaut kas ir pie manī, man 9 gadiem, arī tas, kaut ko es jau pieminēju, tas, kā mēs viņu saucam par mazu, tas, tad ir vēl 3 vai 4 zēni tieši, kas ir, bet tad ir trenerim Arturam Mauderam, tam ir grupa, tur Priekuvē tieši. Priekuvē notiek arī treniņi pašā Priekuvē, jā, un arī es teicu vedāju čais zvaigni, tas ir no U14 līdz U16. Ir kādas indikācijas no pašvaldības? Mēs par to nevaram sūdzēties, mums viss arī dod. Mums tagad vismaz nav nekas, nav dzirdēts, ka kaut kas apstāja, kaut kas apturēsies, vai kaut kas tāds pagaidām nekas nav no tādas signālas. Vai man viss ir kārtībā. Artim ir jāsteidzas, tā kā viņš... Edgars īsumā pa lūdzu mums pastāstīt, bet tas jau tā kā lūdzēja. Es mēģināšu citēt Māri Cibulski. Bet lūdzu ar latgalisku akcentu. Labāk nemēģināsim, lai nebūtu pārpratumi. Tātad sagatavošanās Sinotipu handbola virslīgas čempionātām notiek
atbilstoši treneru Narņīcka noteiktajiem plānam. No jūlija vidus puišiem bija vispārējās fiziskās slodzes treniņi, bet no augusta vidus speciālā tehniskā sagatavotība un taktiskie treniņi tālāk. Komandas mērķi ir cīnīties par godalgotām vietām un vietu Baltijas handbola līgā. Līdz ar to viņi grib atgriezties Baltijas līgā. Jā. Izmaiņas sastāvā ir nelielas. Komandā atgriežas Edvīns Mečs, kā arī spēlētāji, kuri izārstējuši traumas. Vēlmes spēlēt izteikuši daži pieredzējuši spēlētāji, taču treneris vērtēs centību treniņos un vai viņi spēs palīdzēt komandai izvirzīto mērķu sasniegšanai. Komandas balsts ir iepriekšējās sezonas spēlētāji un, protams, tiks iesaistīti jauni spēlētāji, kā tas ir SK Latgales komandas tradīcijās. Es vienkārši varbūt piekomentēšu par to sastāvu. Tas, kas arī no SK Latgales nāca jautājums, ir tieši par pirmās līgas un virslīgas spēlētājiem, cik daudz varēs būt gan vienā, gan otrā komandā, ņemot vērā viņu ļoti gados jauno sastāvu. Vai jautājums mums nav? Nav pajautāt, vai Seikāns vai Paulovičs spēlēs, vai... Jā, diemžēl vārdiskais sastāvs vēl nav. Varbūt Francāns seniors to parādās pēkšņi. Tā te izklausās no komentāriem, kad ir pieredzējuši spēlētāji vēlas atgriezties. To mēs redzēsim. Tev jāsaka, ka tās ir spekulācijas. Tas ir spekulācijas. Es varbūt no savas puses. Atgriezīsies? Kad tas bija augusta, iedalījos vienā avantūrā, bija aizbraucis uz Lūdzu nospēlēt turnīru. Pauličs man teica, ka laikam viņš varētu būt visā. Tas ir pa Pauliču runāt, bet kas mani pārsteidza tiešām, ka ļoti labi izskaties puikas, kas ir 7. gadi. Mēs viņiem izskatām zaudējumu un tur pilnu kasti pielādē. Es teiktu, jā, tur varētu būt pāris gadi un tiešām tas sastāvs jauns un varētu būt tur kaut kas arī interesants izveidosies. Nav Salaspilī virslīgas komanda, bet tur bija daži tādi interesanti spēlētāji. Tur neviens klubs tā īpaši nebija interesēts. Viņš labi Ivars Brītis, es saprotu, beidza. To viņš arī, jā. Visam, lai viņš pieredzējis, bet tur bija vēl daži, vai viņi aizgājuši to pirmās līgas komandu, kurš zina. Šobrīd, man liekas, kad tas arī Ļāviņš, kas ir šobrīd neturpinās spēlēt. Tie Dvīmbrāļi, kas 8. Bet tie ir pirmās līgas, es saprotu, viņi pirmās līgas par Kodolu grib saglabāt, cik ir runāts, lai viņi, un cik, kad nav tā, ka viņam nav mērķis atgriezties virslīgā, bet notiek viņi grib iegūt to pieredzi. Jā, jo man es varu apstināt, to jau man pirms 2 nedēļām bija tikšanās, bija no Salaspils domas, kas atbildīgi par sporta departamentu, un bija tieši Salaspils sporta centra direktori, un to man arī apstināja, kad viņiem ir saglabāt šis komandas kodols, un tas to mērķis atgriezties virslīgā. Tikai iespējams citādā tajā juridiskajā formātā. Jā, tieši tā. Tad jā, es gribētu domāt, ja ir Salaspils, tad iespējams uz nākamo gadu, ja labāk apsākumi varētu būt atkal 8 komandas, jo ir vēl viena pašvaldība, kas arī meklē iespējas atgriezties handbolā. Es varbūt no savas puses par Brīcu īstenībā, jā, viņš arī man teica, ka viņš tā ir. Pagājuši, kad es biju spēlējuši, teica, ka šī tā pēdējā sezona. Bet es nezinu, varbūt komandām tāds message, kas saka, ka varbūt tomēr parunāt ar viņu. Man, kad es ar viņu runāju, man likās, ka viņš vairāk ir nogūst nevis no handbola, bet varbūt no tā Salaspils stāsta un tās komandas, kas tur arī viņam kāds nezinu. Komunikācijas grib, bet Čālis fiziskā forma bija ok. Tāpat augustā, jā. Pieredzējis gudrs spēlētājs. Jā, un labi spēlē, un man šķiet, ka viņu pārgudēt. Kāda komanda vienkārši ir. Jā, vajadzēja pateikt to. Vairāk spēlētāji, tā ir tas pats Kļāviņš un tas Igors, kas maliņā. Igors tas ir Latvijas vēl. Tas arī tomēr izlasē, man liekas, viņš pat bija, jā, vienu brīdi. Viņš debitēja, jā, viņš bija, jā. Man liekas, ka Burišs no mums ir nogrāt.
viņš teica, ka viņš sazniekā Bīgors Stadiņš. Es domāju, ka ir arī kaut vai var mēģināt vecos jūrmals. Vecos jūrmals spēlēties arī atvilkt, tā kā ir kaut kāds, ir potenciāls, kur kaut ko padarāt. Labi, paldies visiem. Paldies. Jums kādi jautājumi ir? Nē, reku Anatolijs pacēl to jautājumu par tām spēlēm, tad reku vienkārši tāds priekšlikums, ja mums ir 3 komandas Ogri, Lūdzu un Vaņuri, kuriem ir krietni mazāk spēles varbūt nekā pārējām komandām. Varbūt pašām komandām jāliekās kopā, varbūt no federācijas var palūgt atbalstu tiesnešus norganizēt un taisīt sabraukumus. Pie katras komandas viens sabraukums, tas ir 2 spēles katrai komandai, 6 spēles gadā. To jau šosezonu to es nevaru izdarīt. Kāpēc? Es jau tam nav jābūt oficiālam, tam nav jābūt Latvijas čempionātam. Jā. Uztaisam, nezinu, nosaucam par Vislatvijas kausu vai saucam kā gribam. Bet, Mēs ņemsim vērā šo te mazo, par šiem komentāriem, un es domāju, ka mēs diezgan steidzīgi arī vēlreiz sapulcēsim, varbūt, ja tomēr ir kaut kādi citi priekšlikumi, vēl kaut kas, kādam domas mainās. Kā to nosauc, tam nav svarīgi, tas nav svarīgi. Tām komandām, kurām tas nepieciešams. Bet vai zināms jau, kur fināla 4. Latvijas kausam notiks, vai vēl pagaidām ne? Vieta nav zināma, ir šobrīd tā doma, ir, es teicu, datums nesaukšu, bet februārs 8-9. Kāpēc? Tāpēc, ka Lietuva var tai pašā laikā, lai mūsu top 3 komandas, kas Baltijas līgā šogad startē, lai būtu viņiem iespēja netraucēt to darīt. Būs tāpat kā iepriekšējā reize, 4 sieviešu komandas un 4 vīriešu komandas? Jā, šobrīd tāds plāns. Bet to formātu izspēles, tur teikt Edgaram arī man tāds priekšlikums ir, kas ir reāli apspriešanas vērts, kad mēs pēc pirmā Baltijas līgas apļa nosakam tās mūsu Latvijas top 2, kas būs 3. komanda. Tā var izspēlēt vēl papildus apļu sistēmu ar 3, vai 4, 5, 6 komandu. Tās 4 komandas izspēlē papildus spēles. Protams, ja tas ir komandām, jā. Jā, tas ir kā priekšlikums, kā mēs varam papildināt to spēļu skaitu. Ja tās pirmās 2 tur Baltijas citās un 3, tad ir viņas vairāk tam vietam. Guļētiem jau šitās. Demokrātija ir pievienojuši. Paldies visiem! Paldies!